Jūs kaut kur steidzaties šogad? Ne, kāds steidzās kaut kur vai? Jūs varat iet, kas steidzās. Tā ir jūs izvēle. Bet, kas nesteidzās, tad jūs izbaudīsiet kolosālu vakaru. Šis pasākums nav tāpat vien šeit. Jāatzīst, ka Sēja bija arī skaista vieta un bija forši. Taču jau pavasarī, kad es satiku savu čomu Raimondu, mēs sākām vārdu pa vārdam runāt, un viņš saka, klausies, tev nelīdz, ka tā vispareizāk būtu to samitu atvest uz Rīgu, tepat Rīgas sirdī. Un es pirmais, kas prasīju, klausies, ko kaimiņi teiks? Viņš saka, veci, tur viss ir sarunāts. Dāmas un kungi, ar aplausiem skatuves Raimonds Selbekins. Uz pāris vārdiem. Jā, labvakar, Grīziņkalns. Tiešām fantastiski redzēt šādā sastāvā. Kaut ko tādu es nevarēju īsti iedomāties tādā dienā, kad mēs par to sākām runāt, bet atbraucot 5:30 uz šejieni, jau kaut kādā nelidomā lūdzu virsū. Esmu uzmanīgs, tad cik mums tas, kurš viņu lidina, viņam gadās viskaut aiztam kā tā. Bet, jā, tas ir kaut kas pilnīgi awesome. Redzēt šo te zīmējumu, priekšstāvīgi, ka skatītāji to novērtē. Un tas mans galvenais, jā, aplausi skatītājiem pirmkārt. Un tagad kārtīgi aplausi visiem buļģieriem. Jā, otrdien šeit Grīziņkalnā notiks London konkurss un bija skaļi. Bet jūs esat labāki, tā kā vēlreiz varat aplaudēt sev. Jūs vēl skaļāk. Un savukārt es domāju, tas galvenais pienesums visai šai dienai ir, ka pirmkārt labi pavadīts laiks, bet otrkārt Grīziņkalns izsniedz senos laikos, kā 1925. gadā šeit īstenībā bija tāds atpūtas parciņš, kur cilvēki nāca labi pavadīt laiku, šeit notika koncerti un visādi citas tolaik dūlas lietas. Un man ir prieks, ka mēs kopā ar Andžeju, kopā ar jums visiem varam rakstīt jaunu vēsturi, un kāds kādreiz teiks, jūs zināt, 2016. gadā šeit Grīziņkalnā notika bumbu samits, un tur bija savākšies kopā pilnīgi traki bundzinieki kopā ar tikpat trakiem skatītājiem. Tā kā paldies jums visiem, ka mēs kopā rakstām vēsturi un izbaudam pasākumu. Paldies!